Vasaras sākumā es gatavoju arbūza etiķi. Es izmantoju negaršīgu gatavu arbūzu un uzbēru tam labi daudz cukuru klāt. Tas noskāba, bez pievienota ūdens ir gatavs diezgan skāps etiķis, kuram būtu labi vēl gadu nostāvēt. Teorētiski viņš ir lietojams jau tagad, bet pēc gada viņa esteri būs nobrieduši, viņš būs dzidrs un tā būs pavisam cita kvalitāte. Šeit uz galda man vēl ir upeņu etiķis. Kā redzat, ļoti tumšs, necaurspīdīgs, blīvs. Tas ir no 2025. gada upeņu sulas gatavots, arī bez pievienota ūdens. Tas ir deserta etiķis, ko mēs nedzeram ikdienā. Mēs to dzeram svētkos no mazām spicglāzītēm. Etiķi mēs lietojam diezgan daudz, un es pagājušajā gadā biju spiesta sagatavot budžeta etiķi, jeb bamžetiķi. Ko tas nozīmē? Ūdens, cukurs, medus un drusciņi iegriezti āboli. Jā, tik daudz man bija āboli, tāpēc bija jātaisa budžetiskais bamžetiķis. Bet arī to mēs izlietojam ikdienā, jo etiķis tiešām lietojās daudz. Šogad gaidu ļoti labu ābolu ražu, gatavoju suluspiedi, lielās stikla vīna pudeles, kurās skābēšu etiķus. Etiķus mēs lietojam gan ikdienā, gan svētkos, gan kā oksemelus, gan kā piedevas ēdieniem, gan kā zāles, saslimšana gadījumā. Etiķis vispār brīnišķīgs produkts.